Laba diena visiem! Šodien es gribu parunāt par ļoti, manuprāt, aktuālu tēmu. Domāju, arī daudziem šī tēma varētu būt ļoti interesanta. Un ja arī kāds nav ar to saskāries, tad domāju, ka daudz par to ir dzirdējuši. Šodien gribu parunāt par tā saucamajiem, tautā saucamajiem enerģijas vampīriem, vai enerģijas zagļiem, vai enerģijas ņēmējiem. Tātad viss par un ap šo tēmu, un ko darīt, kā ar to tikt galā. Aiziet! Kā jau visiem daudz maz ir zināms, ka mūsu pasaulē pilnīgi viss ir enerģija. Kad mēs satiekam kādu cilvēku, mēs nezinām, kas viņš ir un kādu ietekmi uz mums viņš atstās. Katram cilvēkam pieder zināms enerģijas daudzums, un mums jāpievērš uzmanība, kam mēs atdodam savu enerģiju. Ja jūs saprotat cita cilvēka emocionālo pasauli, un arī jūs saprot, tad tā ir laime, jo enerģija brīvi plūst. Ja apkārtējie mūs saprot un uztver nopietni, tad mums ir vēlme un spēks dzīvot. Mēs esam apmierināti un dzīvojam harmonijā un mierā. Mēs esam piepildīti ar prieku. Mūsu lielākā vēlēšanās ir dot un saņemt mīlestību, dzīvot mierā un harmonijā katru dienu, visu laiku. Tikai rodas jautājums, kāpēc dažreiz mēs nevaram saprasties ar apkārtējiem un kāpēc mēs esam nelaimīgi? Kāpēc daži cilvēki mūs tik ļoti nogurdina? Vai tas jums ir pazīstams? Tātad ir jātiek skaidrībā, kas dod enerģiju un kas to atņem. Ja apkārtējie nedod tikpat daudz enerģijas, cik no mums paņem, tad mums zūd līdzsvars. Un cilvēks, kura iekšējais līdzsvars ir iedragāts, var pat neredzēt un nesaprast, kas īsti ir noticis. Viņiem rodas tikai nepatīkama sajūta, kuras mazināšanai tiek patērēta milzīga garīgā enerģija. Ikdienā mēs sastopamies ar cilvēkiem, kas savu patieso būtību slēp zem grūti noraujamām maskām un būvē ļoti spēcīgu aizsardzību. Mēs sargājam sevi no atmiņām par kaut kādu nelaimīgu mīlestību, no pamestības sajūtas, kas varbūt ir jau no bērnības un vēl kas mums līdz, no neveiksmēm darbā, no vientulības un vēl visdažādākajām bailēm. Tomēr ne viss ir tā, kā izskatās, un daudzreiz mēs brīnāmies, cik dažādi var būt cilvēki. Papētīsim uzvedības modeļus, kuri rada lielas personības mokas un nepatiku, jo tas varētu būt viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc cilvēkiem ir tik grūti tuvoties citiem, un šī fenomena galvenie varoņi ir enerģijas zagļi jeb ņēmēji. Tie ir cilvēki, kas savas negatīvās emocijas un pārdzīvojumus izlādē darbībā pret citiem. Tādā veidā viņi jūt atvieglojumu un iegūst enerģiju. Enerģijas zagļi ir sastopami visās grupās un visās sociālajās vidēs, neatkarīgi no materiālā stāvokļa, profesijas, izglītības vai reliģiskās piederības. Nevienmēr ir viegli saprast, ka enerģijas zaglis savas iekšējās nesaskaņas izgāž uz apkārtējiem cilvēkiem. Tāpēc labi jāprot atšķirt mehānismus, kas virza enerģijas ņēmēja uzvedību. Cilvēks, kuram piemīt enerģijas ņēmēja uzvedības tendences, negrib atzīt savas kļūdas un vājības, jo viņš sevī saskata tikai labās īpašības. Šāda cilvēka uzvedību virza
sen izdzīvoti modeļi, kuru dēļ viņš apzināti vai neapzināti savā labā izmanto citu cilvēku enerģiju. Viņš rada situācijas un veido attiecības, kurās došana un ņemšana nav šai līdzsvarā. Enerģijas zagļi noliedz emocijas, kas apdraud viņu iekšējo būtību un patstāvīgi ieņem tādu kā aizsardzības pozīciju. Tā viņi izvairās no sevis tā kā konfrontēšanas. Tomēr noliektās emocijas izpaužas maldīgās dusmās, kas tiek izlādētas darbībā. Enerģijas zaglis bez jebkāda iemesla izsaka negatīvas un kritiskas piezīmes, liekot otram cilvēkam justies niecīgam. Viņš pastāvīgi iebilst otram un vēlas izlemt itin visu un vienmēr grib paturēt pēdējo vārdu. Šādā veidā enerģijas zaglis izsūdz otra cilvēka enerģiju. Savukārt šis otrs cilvēks jūtas noguris un zaudē savus spēkus. Nereti ir tā, ka šīs nepatīkamās izjūtas nav saprotamas, jo cilvēks nesaprot, kā konkrētā situācija radusies, un viņš tikai jūt to, ka tā nav bijis jābūt. Tā kā notikumu gaitu nereti nosaka enerģijas zagļa vēlmi iegūt varu un pakļaut pārējos, tad šādu situāciju daudzkārt ir ļoti grūti atrisināt ar izrunāšanos. Parasti enerģijas ņēmējs nav spējīgs tikt galā ar kaut kādiem saviem pagātnes notikumiem, tāpēc tagad viņa būtību virza vēlme pretoties agrākām emocijām. Viņš pavisam atklāti vai ļoti meistarīgi izlauž ceļu savām emocijām un ar draudzīgu smaidu enerģijas zaglis var iedurt visindīgākos ērkšķus līdzcilvēkā. Un tā viņš pats saglabā pārākuma izjūtu. Projekcijas pamatā ir vēlme iegūt varu, un to var būt izraisījušas savulaik apspiestas ļoti spēcīgas emocijas. Bieži tas ir naids un dusmas. Nereti projicējot savas emocijas, mēs izmantojam emocionāli spēcīgus vārdus, kas smagi aizskar apkārtējos cilvēkus, kuri tādā veidā tiek sāpināti, pazemoti vai arī psiholoģiski traumēti. Ja pastāv risks, ka apkārtējie varētu enerģijas zagli kontrolēt, tad viņš ieņem aizsardzības pozīciju un uzceļ ap sevi nolieguma mūri. Tāpēc enerģijas devējam vai kādai citai personai nevajadzētu paļauties, kā šo problēmu vai strīdu ar enerģijas zagli varēs viegli atrisināt. Viņi vienmēr visu pārvērš tā kā savā aizsardzībā un aizstāvībā, un arī nelabprāt atzīst savu vainu. Bieži enerģijas ņēmējs ir uzbūvējis augstu pašaizsardzības mūri un vada iekšējās pārunas ar sevi, un galu galā ar pārliecību secina, ka kļūdījies ir ne jau viņš, bet gan otrs cilvēks. Enerģijas ņēmējs tā atvieglo sev dzīvi, jo viņš savus trūkumus projicēja piedēvē citiem, nevis pārstrādā sevī. Ir svarīgi iegūt iekšējo līdzsvaru un dzīvot, nemānot pašam sevi, jo sāpīgi pārdzīvojumi vienmēr atstāja pārpalikums, kas ir jāpārstrādā. Savukārt patīkami pārdzīvojumi tādu pašu reakciju nerada, tos mēs vienkārši atceramies un izbaudam. Lielākā daļa cilvēku ir piedzīvojuši, ka senas bērnībā izjustas emocijas atgriežas kādā līdzīgā situācijā tagadnē. Tas var būt gan negatīvs, gan pozitīvs pārdzīvojums.
tomēr negatīvo pārdzīvojumu izraisītās emocijas pieauguša cilvēka dzīvē daudzkārt atgriežas nepatīkamā vai destruktīvā veidā. Turklāt parasti tas notiek neapzināti. Šos emociju atkārtojumus ir svarīgi pārstrādāt un atlaist, jo tie rada nepatiku un bailes un liek no jauna iekšēji pārdzīvot sen izjusto. Kamēr mēs neatrisinām šīs emocijas, tās nosaka mūsu izturēšanos un uzvedību. Šīs emocijas atkārtojas atkal un atkal, līdz zemapziņa signalizē, ka viss nav tā, kā tam būtu jābūt. Lai aizsargātu sevi no enerģijas ņēmējiem, nepietiek tikai ar to, ka mēs zinām, kāda ir viņa izturēšanās un uzvedība. Svarīgi ir spēt izprast arī savu būtību, ko daru es un ko dara otrs cilvēks. Ja mums pietrūkst pašcieņas un spēcīgas pašapziņas, tad mēs ļoti ātri varam kļūt par enerģijas ņēmēja dusmu un projekciju mērķi. Mēs ātri uzņemamies vainu un nespējam saskatīt, kurš patiesībā ir īstais vaininieks. Protams, saprotot, ka mūs niecina, mēs visi jūtamies slikti, tomēr ir jāatceras, ka attiecīgā situācija kaut ko vēsta par enerģijas ņēmēju, nevis par mums. Mēs nedrīkstam ļaut artilērijas lādiņiem mums trāpīt. Mums tie ir jāsūta atpakaļ. Problēma ir jāatrisina tam cilvēkam, kam tā ir radusies. Enerģijas zaglim ir pašam jātiek galā ar savām grūtībām. Nevienam nav tiesību likt kādam citam justies slikti. Enerģijas zagļa triumfs ir atrašanās pārākumā, un redzot, ka pretinieks zaudē spēkus, viņš izpauž savu varu un izceļas. Apkārtējās sabiedrības vajadzības vai attieksme enerģijas zaglim ir vienaldzīga. Viņi sagroza patiesību un nevēlas saskatīt savu vainu problēmā. Enerģijas zagļi var izlikties, ka nedzird, ko otrs cilvēks saka, jo kamēr otrs vēl runā, zaglis ir pilnībā aizņemts ar savām lietām. Mēdz gadīties, ka zaglis nekādi nereaģē uz tikko pateikto, un tas otrs cilvēks tiek padarīts maznozīmīgs un neievērots. Vēl viena zagļa stratēģija ir nemitīgi apšaubīt teikto. Viņš iebilst, manipulē vai pauž vispārējo negatīvo attieksmi. Viņa mērķis ir iznīcināt otra cilvēka prieku. Otrs paliek nesadzirdēts un nesaprasts. Toties enerģijas vampīrs jūtas apmierināts, pacilāts un ir ieguvis jaunu sparu. Visgrūtāk ir atklāt enerģijas zagļa stratēģijas ar divējādu morāli. Aizkaitinājums tiek slēpts aiz laipnas un draudzīgas attieksmes un mūžīga smaida, bet tikko šim cilvēkam izvirza kaut kādu prasību, tā uzplauks dusmas. Un sanāk, ka ar vienu roku viņš it kā dod, bet ar otru atņem. Turklāt otrs cilvēks jūtas apjucis un izjūta enerģijas trūkumu. Enerģijas ņēmēja uzvedību nosaka mazvērtība, ko viņš izjutis kopš bērnības. Tā kā bērna pamatvajadzības laikus nav tikušas apmierinātas, tad enerģijas ņēmējs apzināti vai neapzināti jau savlaicīgi nolēma, ka to, ko viņš nav saņēmis iepriekš, viņš paņems tagad. Vēlme atmaksāt par piedzīvoto var izpausties kā vēlme valdīt pār citiem. Tomēr šī vēlme
liecina par nenobriedušu prātu, nevis mīlestību. Zagļiem trūkst empātijas, tādēļ viņi nesaprot, ka līdz cilvēkiem šāda dzīve sāk kļūt pārāk smaga. Ņēmējs nespēja iejusties citu cilvēku ādā, viņu parasti neinteresē, kā šiem cilvēkiem klājas, ko viņi domā. Viņi ātri vien maina sarunas tematu, sākot apspriest sev svarīgus jautājumus, jo viņiem vienmēr ir daudz ko stāstīt. Rezultātā zaglis jūtas sevi apliecinājis un ir pozitīvi uzlādēts. Būtībā pēc vienpusējas sarunas, kas notikusi tikai un vienīgi par viņu interesējošiem jautājumiem. Turklāt klausītājs ir zaudējis daudz enerģijas, jo nav ticis uzklausīts un nav spējis vispār izteikt savu viedokli. Šiem ņēmējiem ir raksturīgi, ka viņi ātri ieņem aizstāvības pozu un tiecas atbrīvoties no jebkādas vainas apziņas. Viņi ātri pamana citu cilvēku vājos punktus un ļoti veikli atrod pareizos vārdus un apstākļus, kas atbrīvo viņus pašus no kaut kādas atbildības. Cilvēki, kas šādā veidā nomāca citus, ir tendēti uz sevis izcelšanu. Viņi nepazīst vainas apziņu, jo viņiem piemītošie citu apspiešanas mehānismi ir tik izteikti, ka viņi reti saprot savu ieguldījumu kādā konflikta situācijā. Viņi neredz nekādu iemeslu atvainoties, jo noliedz savu uzvedību. Lai izprastu savu destruktīvo uzvedību, enerģijas zaglim ir jāsāk uzņemties atbildību par savām apspiestajām pagātnē piedzīvotajām emocijām. Viņam jāsaskata gan savas labās, gan sliktās īpašības. Un jāuzņemas atbildība par to, kāda situācija ir izveidojusies. Nedaudz piespiežot sevi, visi var laboties. Daudzos gadījumos var palīdzēt kaut kāda sarunu terapija, lai spētu mainīties. Enerģijas zaglim ir jāizvērtē un jāpārstrādā bērnībā pārdzīvotās emocijas. Neviens cits zagļa vietā nevar pārvarēt un šīs sen piedzīvotās netaisnības, un arī citiem tas nav jādara. No enerģijas zagļa varam ieturēt distanci tikai tad, ja mēs spējam saskatīt, ka viņa uzvedības pamatā ir viņa paša trūkumi. Ja mēs projekciju uztvērēji to zinām, tad mums vairs nav jāuzņemas šī vaina, mēs neļaujam sevi izmantot. Mēs varam pasargāt sevi, pieņemot savu pašsaglabāšanās instinktu un izmantojot savas dusmas konstruktīvi. Pamatots niknums dod spēku pretoties šīm savām bailēm visās iespējamās situācijās un konfliktos. Tās nevienam nekaitē, mēs neesam ļauni, ja novelkam robežas. Mēs tikai aizstāvam paši sevi, kas būtībā ir saistīts ar izdzīvošanu. Saglabājot enerģiju, mēs saglabājam arī savu dzīves prieku, un katrs cilvēks ir vērtīgs. Ikvienam no mums ir pašvērtība, un spēcīga pašvērtības apzināšanās palīdz saprast, ka citu cilvēku attieksme nav pats svarīgākais dzīves aspekts. Cilvēks, kas apzinās savu vērtību, spēj ieturēt distanci no citiem un nezaudēt šo savu identitāti arī tad, ja pārējie sāk projicēt savas problēmas uz viņu. Viņš gluži vienkārši neuzņems šīs projekcijas, jo labi zinās, ka konkrētā nepatika un spriedze sakņojas šai otrajā cilvēkā. Enerģijas zaglim ir nemitīgi nepieciešama atzinība par to, ko viņš saka vai dara.
Ja kāds izrādā pretestību, zaglis nesaņem nepieciešamo enerģijas devu. Un tad viņš var sākt žēloties, ka otrs cilvēks ir sarežģīts un ar viņu nav iespējams vienoties. Ja pret mums tiek vērsta šāda kritika, jāizliekas, ka to nedzirdam un ir jāspēj izrādīt pretestību pat tad, ja tas šķiet mums biedējoši. Protestējot, mēs panākam, ka attiecīgā projekcija nespēs mūs aizsniegt. Pat ja mēs nekad nevarēsim uzvarēt cīņā ar enerģijas ņēmēju, mēs vismaz varam aizsargāties. Ja mēs spējam aprakstīt savus pārdzīvojumus ar vārdiem, tad rodas zināms gandarījums pat tad, ja attiecīgie vārdi nav tikuši uzklausīti. Pasīva izturēšanās, kas dažkārt tiek aizstāvēta, var izrādīties maldinoša. Ja cilvēks aizmirst par sevi un uzupurējas cita labā, tad viņš kļūst par viegli sasniedzamu mērķu projekcijām. Pārāk liela pretīm nākšana nenoved ne pie kā laba. Katram ir tiesības pieprasīt cieņu pret sevi un cīnīties pret to, kas sāpina un aizvaino. Enerģijas devējiem un cilvēkiem, kuriem piemīt enerģijas ņēmēja uzvedības tendences, ir novērojamas divas pilnīgi atšķirīgas pieejas. Enerģijas devēji parasti vēl labu un ir devīgi cilvēki, kas labprāt saka jā nekā nē. Viņi nav tendēti uz pašaizsardzību vai impulsivitāti, bet drīzāk pakāpjas malā, ja pret viņiem izturas slikti. Personas, kurām piemīt enerģijas devēja uzvedības tendences, vērš savas emocijas uz iekšu, pārdomājot un izvērtējot tās. Tas var arī nozīmēt, ka viņi jūt bailes un vērtē paši savu rīcību. Tiklīdz attiecībās notiek kaut kas nelabvēlīgs. Viņi spēj labi izjust citu sāpes un ar šo pieeju saistās spēcīga vēlme veidot pasauli labāku. Tātad šāds cilvēks neapzināti uzņemas citu nastas un sāk dzīvot pēc negatīva uzvedības modeļa, un tas ilgtermiņā iznīcina personību. Lai izkļūtu no šāda uzvedības modeļa, devējam ir jānovelk skaidras robežas, ir jāmaina savs uzvedības modelis, ir jāiemācās vispirms izvēlēties sevi un savas vajadzības, jo cilvēks, kam piemīt enerģijas devēja uzvedības tendences un kurš ir tuvās attiecībās ar enerģijas vampīru, bieži vien apspiež savu būtību un ir spiests atteikties no savām vēlmēm, un devējs reti saņem pateicību par savu vērīgumu un dāsnumu. Daudzkārt šīs pārspīlētās došanas pamatā ir neskaidra vainas izjūta. Pamanot, ka viņa devumu neredz un nenovērtē, un tāpēc tas ir bijis nevajadzīgi liels, un tad enerģijas devēju var pārņemt spēcīga vilšanās, izjūta un dusmas. Un tikai šādā gadījumā viņš var pārtraukt izturēties pārspīlēti izpalīdzīgi. Pieņemsim, bērnam ir vajadzīga uzmanība, lai viņš varētu pilnvērtīgi attīstīties. Tomēr pieaugušam cilvēkam ir jāspēj pašam saskatīt savas pozitīvās īpašības un ir jāapzinās, ka viņš ir labs tāds, kāds viņš ir. Ja nespējam novilkt nepieciešamās robežas, lai saglabātu šo enerģiju, tad mūsu organisms var sākt protestēt. Psihe saņem sava veida pērienu un tamdēļ dažreiz kļūst arī manāmi dažādi fiziskie simptomi. Ja vien mēs prastu
atvairīties un padarīt sevi garīgi nepieejamu, bet enerģijas ņēmēja metodes bieži izpaužas dažādos veidos un ir grūti tos atpazīt. Izjūtu līmenī mēs intuitīvi uztveram, kā attiecībās ar citiem kaut kas nav kārtībā. Galva kļūst ļoti smaga un mēs jūtam tādu kā milzīgu nogurumu, ja neesam raduši nopietni attiekties pret sevi un savu iekšējo būtību, tad ir grūti ieklausīties šajās izjūtās, bet to var uztrenēt. Mums jāsaprot, ka īstā problēma neslēpjas mūsos, un ja skaidri apzināmies, ka neesam nekādā mērā vainīgi pie konflikta situācijas rašanās, tad enerģijas ņēmēja dzēloņi un skarbie vārdi zaudē savu pārsvaru. Un tādā veidā ir vieglāk atvairīt no sevis jebkādus pārmetumus un mēģināt izturēties vienaldzīgi. Mēs varam mēģināt uzdot jautājumus, piemēram, ko tu ar to gribi pateikt, un vienlaikus mēs gūstam drosmi pastāvēt par savu viedokli, kas ir spēcīgs pretspēks enerģijas zagļa uzbrukumam. Neizrādot enerģijas ņēmējam izpratni un neatvainojoties viņam, mēs skaidri norādām, ka neļausim sevi aizskart. Ja mēs novēršamies no enerģijas zagļa, viņš var izjust atstumtību un sākt uzvesties pieglaimīgi. Tad ir svarīgi būt stipram un apzināties šo spēli, kā arī izrādīt pretestību. Ja dažādu iemeslu dēļ nav iespējams saraut saikni ar enerģijas zagli, tad ir jāizstrādā stratēģija, lai stātos viņam pretī un neiestriktu viņa enerģētiskajā laukā. Iespējams, labākais izies punkts šādās situācijās ir spēcīga pašapziņa. Ja priekšstats par sevi ir pozitīvs un reāls, tad ir iespēja saskatīt, kāda ir paša un kāda ir citu cilvēku atbildība. Ir iespējams saprast, vai vaina ir pašā vai tomēr otrā cilvēkā. Šeit ļoti noder saprašana, ka patiesībā visi cilvēki ir vienādi, tikai viņus vada un virza dažādi iekšējie uzvedības modeļi un novecojuši aizsardzības mehānismi. Un mēs varam gūt jaunu izpratni un pavērot savas attiecības it kā no malas. Tas palīdz saprast, ka tā nav mana vaina, jo enerģijas zaglis pret mani vērš savu nepatiku vai negatīvo attieksmi. Visi notikumi un mūsu pārdzīvojumi ir saistīti ar psihiskām norisēm. Tātad viss, ko mēs izsakām vārdos, izpaužas arī emocijās vai rīcībā. Balstās procesos, kuri norisinās mūsu psihē. Tāpēc, lai mēs varētu ietekmēt savu dzīvi, mums ir jāzina, kā funkcionē mūsu psihe. Ir rūpīgi jānovēro un jāizvērtē sava uzvedība dažādās situācijās. Ja patiesi cenšamies pārstrādāt pretestību pret sāpīgo, varam atrisināt psihisko konfliktu. Radot saikni ar savām dziļākajām izjūtām, atraisās vitalitāte un spēja radīt un dzimst dažādas idejas. Mēs iegūstam harmonisku dzīvi, kurā valda iekšējs līdzsvars. Ir vēl virkne dažādu jēdzienu, kas atspoguļo enerģijas zagļa problemātiku. Piemēram, kontrole ir aizsarga mehānisms, tas ir aktīvs process, ko īsteno sāpju apspiešanai. Piespiedu atkārtošana liecina, ka tagadnē joprojām valda pagātne, un tajā pārdzīvotais
izpaužas spēcīgās atkārtošanas tendencēs. Vainas izjūta liecina par bailēm no apkārtējo cilvēku nosodījuma. Kauna izjūta liecina par bailēm kaunēties par sevi. Projekcija ir aizsardzības mehānisms, tās īpašības, domas, emocijas vai vēlmes, kuras atsakāmies atzīt sevī. Mēs piedēvējam citiem cilvēkiem vai priekšmetiem. Arī sevis apsūdzēšana ir projekcija, lai gan mēs to uztveram kā citu cilvēku izteiktu, bet īstenībā tā ir radusies mūsos pašos. Domāju, daudzi ir dzirdējuši arī tādu vārdu kā narcisms. Ar jēdzienu narcisms apzīmē mīlestību pret savu ego, pārņemtību ar sevi un visvarenību, jeb vienkārši uzskatu, ka neviens nav pārāks par mani. Mūsu zemapziņa var būtiski palīdzēt izpētīt un saprast psihi, tās apzinātos un neapzinātos procesus. Kad mēs kaut ko apspiežam, nevēlamies vai nespējam to saskatīt vai sajust, tad tas no apzinātā kļūst par neapzināto. Un pretēji, kad apspiestais tiek atbrīvots, tad tas no neapzinātā kļūst apzināts. Zemapziņu sauc par mūsu iekšējo telpu, un tajā atrodami ļoti plaši resursi un daudz labu iezīmju. To varētu salīdzināt ar tādu kā noliktavu telpu, kurā esam paslēpuši savas emocijas, kurām nespējam rast mājvietu citur. Ja kādas emocijas vai atmiņas sagādā pārāk lielas ciešanas, tad mēs tās paslēpjam šajā noliktavā un aizslēdzam durvis. Šajā telpā var atrasties tādas izjūtas kā skumjas, vainas izjūta, nodevība, bailes, vilšanās, rūgtums, naids, dusmas, greizsirdība, egoisms, varaskāre, jebkuras emocijas, kas saistītas ar sāpēm un kuru dēļ esam attālinājušies no sevis. Tas, ko nesam sevī, ir atkarīgs no tā, ko dzīvē esam piedzīvojuši un kādi cilvēki mūsu dzīvē ir bijuši par piemēriem. Tieši šie iekšējie spēki dzen mūs uz priekšu un izskatās, kā nejauši liek mums inscenēt situācijas un apstākļus, kas dažādos veidos var mums kaitēt. Bieži par enerģijas zagļiem kļūst narcisti. Viņi slēp savas ilgas un nedrošību aiz stingras, autoritāras un augstprātīgas attieksmes. Izrāda pārspīlētu centību un mēģina izcelties principā visās jomās un visā, ko sāk darīt. Viņiem piemīt izteiktā nepieciešamība ietekmēt citus un noteikt notikumu gaitu. Turklāt viņi mēdz fantazēt pār šo savu lieliskumu. Viņa uztverē pārējo cilvēku uzdevums ir darboties viņu labā. Citu cilvēku pienākums ir nemitīgi apliecināt viņa būtību. Viņam vienmēr ir taisnība un pārējie vienmēr kļūdās. Viņa attieksme palīdz atbrīvoties no atstumtības sajūtas un kompensēt šai bērnībā neizjusto drošības sajūtu. Tomēr fonā vienmēr snauž vājums un trauslums. Augstprātīgam cilvēkam ir bail zaudēt masku un tikt atstumtam. Narcisa izejas punkts ir vienmēr tas, ko viņš pats domā vai jūt. Turklāt viņš domā, ka pārējie domā un jūt tieši tāpat kā viņš. Tas izpaužas arī viņa nespējā redzēt citu cilvēku īpatnības un arī identitāti. Šie cilvēki uzskata, ka visiem pārējiem ir jāpielāgojas tieši viņam. Narcisi neinteresējas par saviem līdzcilvēkiem, tāpēc
nespēj uzturēt patiesas attiecības un dzīvo tukšu emocionālo dzīvi, lai gan viņi ir iekšā vientuļi, tomēr prasmīgi spēlē šo savu sociālo lomu. Nereti apkārtēji viņus uztver kā patīkamus un sabiedriskus cilvēkus. Vēl ļoti izteikta narcisa iezīme ir, ka viņš nekad neuzdod jautājumus, lai uzzinātu kaut ko par citiem, teiksim, ko tu domā, kā tu jūties, jo viņi jau tāpat visu zina, jo viņu šai iedomu pasaulē ir jau ierakstīts tas, kāds šis cilvēks ir un ko jūt. Tādēļ pārējie jūtas kā neveiksminieki, jo viņu ieguldījums netiek ņemts vērā. Neapzināti narcis uzskata, ka viņš ir ikviena cilvēka papildinājums. Pēc viņa domām līdzsvars ir tad, kad viņš dominē un visi pārējie pakļaujas. Un ja narcis nepanāks savu, tad viņš vienmēr atradīs kādu, kuru vainot. Tāpēc ir jāatbrīvojas no šīs mazvērtības izjūtas, ko narcis radīs. Cilvēks nedzīvo nemaināma likteņa pakļautībā. Viņa dzīve nav saistīta ar likteni. Lai pamazām izprastu dažādās šķautnes sevī, mums ir jāsaprot, ko atkārtojam un jāsaskata konkrēti uzvedības modeļi pagātnē. Izvērtējiet sevi. Pieaudzis cilvēks pirmām kārtām ir indivīds. Viņš nedrīkst būt savu vecāku daļa, ko joprojām virza vecāku griba, kaut kādi uzvedības modeļi un uzskati. Es jau, man liekas, citos video esmu pieminējusi par saikni ar vecākiem, jo bieži vecāku rīcība aktīvi nosaka cilvēka rīcību pieaugušā vecumā. Un ja mēs izprotam, kas mums augot bijis destruktīvs, tad mēs spējam šo modeli salauzt. Ir jārada savs es un jāvalda paša gribai un jāizpauž ir savas vajadzības. Pieaugušā vecumā daudzos joprojām mājo dažādas vecāku šķautnes. Un šīs iekšējās pārliecības ir radušās bērnībā, jo būdami bērni mēs ticam, ka pieaugušie visu zina labāk un ka viņiem ir taisnība. Bērns respektē vecākus un viņš bez vecākiem nevar, tāpēc labāk bērns noliek sevi, nevis viņus. Bērns noliedz savas emocijas un vajadzības, lai varētu saglabāt šo vecāku atzinību. Viss tas turpina cilvēkus virzīt arī, kad viņi pieaug, jo visas savu vecāku iezīmes viņi saskata citos cilvēkos un atkārtoti spēlē vecās lomas. Dzīves laikā ir jāsaprot, ka ikvienā cilvēkā ir atrodamas gan sliktās, gan labās īpašības. Un tad arī vieglāk būs izprast vecāku uzvedību un rīcību. Citiem priekšstats par ideāliem vecākiem var pamainīties. Mēs katrs esam indivīds un neesam savu vecāku turpinājums. Kad šīs bērnības saiknes tiek pārgrieztas, tad cilvēks vairs nejūtas kā bērns savu vecāku priekšā. Tas attiecas arī sadarbībā ar citiem cilvēkiem. Dažkārt jūtamies noslēgti un mūsos grūst dažādi jautājumi. Dominē mūsu iekšējā pasaulē un mēs nespējam saprast, kas mums traucē. Ik viens cilvēks ir piedzīvojis ko tādu, par ko ir grūti runāt, un ja emocijas netiek izpaustas, tās netiek arī pārstrādātas un joprojām dzīvo mūsos. Tomēr ir arī tādi cilvēki, kas nevēlas mainīties un pilnveidot savu personību. Tā vietā viņi izvēlas koncentrēties uz to, ko viņi prāt ir saņēmuši citi. Viņi projicē savas dusmas uz citiem un daudzkārt neredz citu cilvēku devumu.
jo tāpat nespēja to pieņemt. Ikvienam ir jāpieņem sava dzīve un savs liktenis, cenšoties gūt iekšējo atbrīvotību. Nevienam nav tiesību noteikt, kādai jābūt mūsu personībai un tam, kā mūs uztver citi cilvēki. Ļoti ceru, ka šis video, šī informācija jums noderēs un jūs varēsiet to izmantot savā labā un lai labāk izprastu citus cilvēkus, kas jums ir apkārt. Un domāju, ka uzfilmēšu vēl vienu video, kurā pastāstīšu dziļāk par iedalījumiem šiem enerģijas vampīriem. Tā kā šoreiz viss un tiekamies nākamajā video.